Labdien, un esiet sveicināti otrā moduļa otrajā nodarbībā, kurā jau praktiskāk apskatīsim, kā praktiski rīkoties ar tādiem uzņēmējdarbības plānošanas elementiem kā unikāls vērtības piedāvājums, biznesa modeļa audekls un pats biznesa plāns. Šīs nodarbības 3 tēmās apskatīsim, vēlreiz atkārtojot, kāpēc ir svarīgs skaidrs vērtības piedāvājums un kā to praktiski izmantot tātad otrajā tēmā klientu profilu veidošanai un trešajā tēmā vērtību kartes veidošanai jūsu sociālās uzņēmējdarbības idejai. Un tā pirmā tēma, mazliet atkārtojot, bet ar praktiskāku ievirzi, kāpēc ir svarīgs skaidrs vērtības piedāvājums un tā izstrāde. Viens no galvenajiem atslēgas vārdiem vērtības piedāvājumā ir tā nosacītā unikalitāte. Proti, tas norāda uz to, kā jūsu produkts vai pakalpojums ir atšķirīgs un ar īpašu uzsvaru uz priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem tirgus spēlētājiem. Protams, jūs ģenerējat jaunas idejas un piedāvāsiet to tirgumu, un ir nepieciešams saprast, kas tad tirgum arī ir vajadzīgs. Un šis piedāvājuma vērtības veidošana ir noderīgs instruments, kā uzrunāt šos klientus un sadarbības partnerus. Tas, protams, ir grūti, jo tur jāsabalansē gan jūsu ideja un vēlmes, gan tirgus, jeb šo partneru un klientu pieprasījums. Taču te būtu no vienas puses varētu teikt, ja jums tas izdosies, bet no otras puses jums nav variantu. Jums izdosies un precīzi formulējot savas mērķa grupas vajadzības un nodrošinot to, ka jūsu unikālais piedāvājums atbilst jūsu mērķa grupas vajadzībām, nodrošinās veiksmīgi tālāk biznesu. Un šeit tātad praktiskai izmantošanai grafisks, ko arī aicinām jūs izmantot šādu grafisku metodi, ja pieeju, veidojot savu unikālo vērtības piedāvājumu, jau sasaistē ar vērtību karti un klientu profilu. Proti, sadalīt to 3 galvenajās daļās, sāksim varbūt no šīs puses, kurās ir klientu profils, kurā jūs identificējat, kas ir šie jūsu klienti, kādas ir viņu sagaidāmās vajadzības, tie labumi, ko klients vēlas, kādas arī ir nosacītas sāpes, šeit no angļu valodas pains, sāpes, tās pašas vajadzības, bet varbūt kaut kas pagaidām netiek apmierināts, un kāds ir šis klienta profils. Un tad to savukārt sadalīt ar jūsu vērtību, savienot to saskaras punktus ar jūsu vērtības, unikālā vērtības piedāvājumu, šo vērtību karti, proti, kas ir šie labumu radītāji jūsu produktā, kas apmierinātu klientu vēlmi pēc šiem labumiem, kas ir jūsu, šeit no angļu valodas pain relievers, tā kā pretsāpju zāles, kas remdinātu šīs klientu sāpes, jeb neapmierinātās vajadzības, un kas ir citi jūsu produktu vai pakalpojuma īpašie aspekti, kas atbilst klientu vajadzību aspektiem. Un otrajā tēmā vairāk apskatīsim tieši klienta profilu, šo klienta profila arī vizuālo attēlojumu. Un tā apskatīsim klienta profilu tā 3 galvenajās sadaļās. Mēs ieskam sākt ar šo jobs segmentu šajā riņķī, jeb atrast darbības vārdus, kas vislabāk identificē konkrētas darbības, kas klientam ir jādara vai ko viņš vēlas, vai mērķi, kas ir jāsasniegt. Tie var būt funkcionāli vai sociāli vai pat arī emocionāli, ko klients plāno darīt, lai atrisinātu savu kādu vajadzību, problēmu vai vēlmi. Tātad darbības vārdi, kas raksturo klientu uzvedību. Tālāk, kritiska izšķiroša nozīme nav, vai mēs sākam ar šiem iegūmiem vai nosacīt sāpēm, bet turpināsim ar tām sāpēm, jeb grūtībām vai nepatīkamajām pieredzēm, ar kurām jūsu klients, vai tas ir lietotājs vai pircējs, var saskarties, veicot iepriekš minētos darbus, savu vajadzību apmierināšanai. Tās arī var būt emocijas, tās var būt funkcionāls, tiesiskas, administratīvas, organizatoriskas un citi riski, kas klientam ir nosacīti jāpārvar, lai sasniegtu šo savu mērķi. Savukārt gains, jeb šie labumi, norāda uz priekšrocībām, kas iegūtas veicot šajā pirmajā sadaļā identificētās darbības, tātad priekšrocības, kas raksturo pozitīvās pieredzes, ko klients saņem, izpildot šīs savas darbības. Tā var būt, vēlreiz tās var būt gan sociālas, arī administratīvas, organizatoriskas, tā var būt arī cena,
ja tie var būt iepakojumu, ērtība un citi labumi. Te arī jāuzsver, ka šie gains un pains savā starpā var mīties. Proti, tā var būt viena darbība, kurai var būt gan gains, gan pains, un kas ir svarīgi, jūsu vērtību kartē ir jāadresē abas – mazināt sāpes, veicināt iegūmus. Un trešajā tēmā apskatīsim vērtību karti jūsu uzņēmumā, kā adresēt iepriekš izveidoto klientu profilu karti. Un kā jau iepriekš apskatījām, arī šajā no uzņēmuma puses veidotajā vērtību kartē, viņi ir sadalīti 3 daļās, respektīvi, atbilstoši katrai klienta profila segmenta daļai. Proti, pirmais būtu šie produkti un pakalpojumi, kas parāda vērtības un šo uzņēmumu piedāvājumu, kas adresē klienta darbības, pēc klienta vēlmju, vajadzību un mērķu apmierināšanas. Otrais ir šie ieguvumu ģeneratori, no angļu gain creators, jeb labuma radītāji, kas apmierina un adresē tās klienta profila kartē šos klienta labumu meklējumus, kā šīs pozitīvās pieredzes, ko klients sagaida un kuras meklē, uz kurām tiecās. Savukārt, kā jau arī iepriekš minēja, šie sāpju mazināšanas līdzekļi, jeb jūsu vērtību kartē tas arī ir piedāvājums, bet tas ir adresēts tieši uz šim klienta, tās varbūt arī problēmas, ar kurām viņi saskarās, vai izaicinājumi, vai šķēršļi, kuriem jātiek pāri, kā jūsu šie sāpju mazināšanas līdzekļi, kas ir daļa no jūsu produktu vai pakalpojuma, adresē un novērš, vienkāršo, uzlabo, pilnveido šo klienta meklējumu uz savu mērķu, uz savu vajadzību apmierināšanu. Un tagad aicinām jūs praktiski arī pie tā apsēsties. Proti, varat pašķirt apakaļ slaidus un pārzīmēt šīs salīdzinoši vienkāršās grafiskos attēlus, tās 2 riņķa līnijas vai kvadrātus ar 3 galveniem segmentiem, izmantot šo, mēs arī izmantojam šo nosaukumu, strategizer, tā kā stratēģiskošanas veidnes sava unikālā vērtības piedāvājuma veidošanai, izmantojiet šīs metodas, šos 3 segmentu sadaļas katrā pusē un atcerieties šos svarīgos jautājumus. Proti, pirmais ir izveidot šīs klienta darbības, rīcības un mērķus, kas viņiem vajadzīgs. Kāpēc klientiem vajadzētu veikt noteiktu darbību, atbild uz šo jautājumu pavērs šo tādas iekšējās emocionālās vērtības. Viens ir veikt kaut kādu darbību, bet iemesls, kāpēc mēs meklējam kādas vajadzības apmierināšanu, ir dziļāks un adresējot šo dziļāko iemeslu ir vieglāk nodrošināt to, ka tā darbība šo sajūtu adresē. Proti, kāpēc klientam vajag veikt šo noteikto darbību, atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām, un attiecīgi, kā jūs to adresējat. Kas notiek, kad cilvēki to mēģina darīt, kādas sajūtas rodās, kādas ir šīs apakšējās gaidas, kādi varbūt arī neveiksmīgie piemēri, grūtības, kas faktiski eksistē šajā klienta pusē un atbilstoši jūsu pusē, kā jūs to varat adresēt ar saviem gan labumu ģenerētājiem, gan nosacītiem pretsāpju līdzekļiem. Un pēdējā sadaļa, kādas ir šīs mērķa grupas cerības pozitīvas, kas ir tas pozitīvais iznākums, ko viņi vēlas saņemt, un kā jūsu šie labuma radītāji adresē šīs pozitīvās sajūtas. Proti, katrā sadaļā 3 galvenie elementi un radīt, vai atrast to identificēt, bet biežāk ir jārada šie saskarsmes punkti, un uzņēmējs ir tas, kurš šajā gadījumā biežāk nostīt pielāgojās, lai adresētu šīs klienta vēlmes, vajadzības un mazinātu šīs negatīvās pieredzes un šķēršļus. Novēlam jums labāko izdošanos. Un tā rezumējot šajā otrajā nodarbībā apskatītās tēmas, tad mēs skatījāmies uz pamatā jūsu unikālās vērtības piedāvājumu veidošanu, kuru balstam 2 galvenajos apļos. Viens ir jūsu aplis, viens ir klienta aplis, proti jūsu vērtību karte, kas balstīta uz klienta profilu karte, kas veido pamatu šim unikālajiem vērtības piedāvājumam. Tajā ir katrā aplī ir 3 galvenās sadaļas. Viens ir tās klienta darbības un mērķi, pozitīvās gaidas,
eksistējošo izaicinājumi, neiespējamība kaut kur, ja, tad šīs negatīvās pieredzes, un tālāk ir jūsu vērtību karte, kas adresē šo klienta profila karti, adresējot gan pozitīvās gaidas, gan tās eksistējošās neveiksmes, neiespējamības, ja kā jūs tās atrisinat, kas kopā veido jūsu unikālo vērtības piedāvājumu, tādējādi raksturojot jūsu produktu vai pakalpojumu, kas ir mērķēts uz jūsu klientu. Vēlreiz jums vislabāko izdošanos!